Sveiki! Šodien vēlējos padalīties par to, kāpēc tad es eju uz šām tiesas sēdēm, dažādu raksturu un kāpēc es par to runāju. Un kāpēc ir tas nosaukums tāds citāds dziednieks arī. Jo tā pamata ideja bija tāda tam citādam dziedniekam, jo man ir dziļa tieksme un vēlme palīdzēt cilvēkiem. Tā ir absolūti dabīga. 30 gados, kad man atvērās, man gribējās palīdzēt cilvēkiem, es sāku pats nodarboties veselīgu dzīvesveidu un tam līdzīgi. Un 12 vairāk gadus esmu nodarbojies ar to, kas ir cīguns, reiki, dziedniecība, budisms un daudz citas lietas, kas ir saistīts ar garīgām praksēm un tam līdzīgi. Un, protams, arī strādāju kā masieris savā ikdienas dzīvē un arī kā mākslinieks. Tas ir vienkārši būt daudzpusīgam. No tā radās tas nosaukums citāds dziednieks, vienkārši būt daudzpusīgam cilvēkam. Un saprast, ka tā dziednieciskā būtība nav tikai tāds skats, ka tu ņem skatu un tur ar rokām un dziedinās. Tas arī ir aspekts no tā visa. Bet dziedināt mēs varam cilvēkus ļoti daudz un dažādi. Viens ir enerģētiskā līmenī, mēs varam dziedināt cilvēkus praktiskā līmenī ar vingrošanu, palīdzot cilvēkiem, un pašam sev tas vienmēr ir ļoti labi. Līdz ar ko tas daudzpusīgums ir ļoti praktisks, un māksla kā tāda, tā ienāca manā dzīvē pirms kādiem 2 gadiem no absolūti nekurienes. Es sāku zīmēt neirografiku, un tas aizgāja līdz gleznošanai. Un pavisam nesen es izlasīju grāmatu, kas ir saistīta ar visādām šīm tiesvedībām. Es domāju, jāpalās, kas tur interesants ir. Man viņi uzdāvināja to grāmatu, teica, tev varētu interesēt. Un tik tiešām tā bija. Es izlasīju Latvijas labas grāmatas un domāju, bet varbūt jāpainteresējās vairāk. Un tad es painteresējos vairāk un es ieraudzīju to, ka ir šīs aktuālās tiesas sēdes un ka var viņas apmeklēt. Un tad es domāju, kāpēc gan nepamēģināt? Un tad es sāku iet uz šīm tiesas sēdēm un sāku viņas apmeklēt. Un man tas sāk palikt ļoti interesanti par to, kas tur īstenībā notiek, jo notiek tur ļoti daudz visādas interesantas lietas. Un citreiz varētu pat teikt, ka es apbrīnoju, kā amatpersonas var būt tik neloģisks un it kā gudri cilvēki un strādā un darbojās, bet tā pašā brīdī ir kaut kāda tāda spēle, kuru nevar īsti pat citreiz izskaidrot līdz galam. Un tad es domāju, ko es varētu darīt kā dziednieks, lai es varētu palīdzēt vairāk cilvēkiem, lai cilvēki būtu sagatavoti priekš šīs informācijas un šādām situācijām un tam līdzīgi. Un tad es sāku taisīt šo blogu par tiesas sēdēm un dažādu raksturu tiesas sēdēm. Jo tā ideja bija nevis nostāties kādu pusē, bet censties informēt cilvēkus par to, kādi ir šie procesi. Jo principā mums nav, pat ja mācās augstāko izglītību droši vien vai jurisprudence un tam līdzīgi, kad jāiet praksē uz tiesas sēdēm un tam līdzīgi. Bet parastam cilvēkam nav pat nekāda iespēja uzzināt par to, kas tur notiek, kā tas viss notiek, ja tu vienīgi nenonāc tādā situācijā. Un tad es sāku to visu filmēt un darīt, bet es sapratu, ka ir kaut kāds tomēr ierobežojums tev kā blogerim, kā cilvēkam, jo tu tāpat vienkārši nevari iet un filmēt kaut ko, ko tu iedomājies. Tev ir jābūt kaut kādā noteiktā statusā, ar kaut kādu noteiktu pieļauju, ar noteikti kaut kādu akreditāciju, lai tu tiktu uz priekšu. Un, protams, komunikācijas ziņā es esmu ļoti komunikabls un runājot ar cilvēkiem, saku, bet tev jākļūst par žurnālistu, lai tu varētu filmēt tiesas zālēs un arī amatpersonas filmēt un tam līdzīgi. Lai gan amatpersonas principā mēs visi varam filmēt kaut kādā ziņā. Es domāju, kāpēc gan nē, jāpamēģina. Un tad es iestājos Latvijas žurnālistu savienībā, kur ir starptautiskas savienība. Es gaidīju kaut kādu laiku, kamēr es saņemšu atbildi. Es saņēmu to atbildi un es turpināju iet kā klausīties uz šīm tiesas sēdēm. Tad pienāca viena tā diena. Es ļoti nopriecājos par to, ka man piešķīra žurnālistu apliecību, jo es tā nekad nebiju ieskatījies līdz tam jautājumam, kad es kamēr es rakstīju iesniegumu šai žurnālistu savienībai, jo izrādās, ka visu to laiku, kad es esmu strādājis kā dziednieks, esmu veidojis dažādus rakstus dažādiem žurnāliem, devis dažādas intervijas par dziedniecību un tam līdzīgi. Un tas veidoja beigās 12 gadu pieredzi būt sociālos tīklos un priekš publikas un tam līdzīgi.
Un man bez ierunām praktiski valde pieņēma to lēmumu dot šo žurnālistu apliecību, jo esmu gana kompetents, lai strādātu un darītu šo darbu. Un tāda arī ir tā doma. Strādāt un darīt darbu, nenostāties kādu pusē, bet informēt, tā kā tas principā žurnālistikas likumā ir aprakstīts. Žurnālistam ir jārūpējās par patiesas informācijas sniegšanu, nevis safabricēts. Un tad es izdomāju, ka, ja es kaut ko arī filmēšu, tad es varbūt pagriezīšu īsāku, bet neko nesafabricēšu vairāk. Un neizņemšu kaut kādu tekstu no konteksta un tam līdzīgi. Protams, cilvēkiem, lai attīstītu domāšanu uz racionālo domāšanu, veselo saprātu kaut kādā līmenī, var padalīties ar to domu, kur mēs varētu paskatīties, ņemt viedokli. Un tā radās tā doma, ka mēs varētu sakārtot tieslietu sistēmu absolūti dabīgā viņas versijā, viņu īsti nemainot, un viņai īsti neuzbrūkot, un nevienu neaizvainojot, un nevienu nekasoties. Jo principā cilvēks ir savā ziņā sociāla būtne, un šī sociālā būtne ir ļoti ietekmējama no tā, kā viņi izskatās publikas priekšā. Pat visamorālākam cilvēkam principā ir tā, ka viņš var nonākot publikas kaut kādā noteiktā lokā, viņš tomēr skatīsies uz to publiku pilnīgi savādāk. Un tad es domāju, ka ja es kā žurnālists varētu sniegt cilvēkiem šādu informāciju par to, kas notiek tieslietas sistēmā kā tādā visdažādākos veidos, pajautāt kāds intervijas, pajautāt kāds jautājums gudriem cilvēkiem un tam līdzīgi. Un tādā veidā cilvēks vairāk apskaidrot, lai cilvēkiem būtu iespēja saprast, kas notiek, jo tā ir milzīga industrija tieslietu sistēma, par kuru, ja mēs nesastopamies, mēs varam, it kā mēs zinām, ka viņi tādi ir, bet mēs nenojaušam, kas tur notiek. Un no vienas puses pat gribētos teikt, ka Dievs dod nevienam cilvēkam nenonāk šeit. Jo tiesāties un iet cauri šiem visiem procesiem, caur tiesām, ar advokātiem, ar dažādiem juristiem, ar dažādām apsūdzībām, vai tās ir krimināllietas, vai tās ir civillietas, tā ir šausmīga ņemšanās, šausmīga dokumentāla ņemšanās. Un mums ir tie likumi tik ļoti sarežģīti, un tā sistēma ir ļoti sarežģīta. Un tas, ko es esmu pieredzējis bunkurslepkavības lietā, kad dažkārt pat paši tiesneši ir šķietam nevis slikti vai kā, bet viņi ir tikpat emocionālas būtnes, lai gan viņi nedrīkstētu pēc idejas būt tādā amatā tādi, bet tu to redzi. Un tu to redzi tiesas sēdēs un tiesas laikā, un kad prokurors uzdod jautājumus, kurus pat tiesnesim citreiz jāskatās, un kas tur notiek, ko tu tur uzdod no sērijas, un tad tiesnesis saka, pārformulējiet jautājumu, un tad cilvēks ir spiests pārformulēt šo jautājumu. Un tas ir prokurors, kuram principā nevajadzētu būt šādām problēmām. Un tad, kad es esmu redzējis to, ka prokuroram izsaka aizrādījumu par necieņu pret tiesu, tad, manuprāt, tas arī šķiet, kaut kas nav īsti riktīgi, tam tā nevajadzētu īsti būt, vai ne? Jo tie tomēr ir cilvēki, kuri pārstāv šo likumu, kuri uztur apsūdzību, kuri tātad cīnās par to, bet tas tā nav, jo veidojās cits priekšstats. Un ja veidojās cilvēkam priekšstats par to, ka kaut kas nav kārtībā no sistēmas, tad ar likumu jau nav kaut kas kārtībā, un tas parāda arī par to, ka tā sistēma nav kaut kāda kārtībā. Jo, ja tu parasts cilvēks atnāc un nosēd vismaz 4-5 sēdes, vienalga, kurā procesā, vai tā ir civillieta, vai tā ir krimināllieta, ātri vien tu varēsi saprast par to, ka, tur ir kaut kas tas, tur tiesājas par to, un tad tu vari redzēt, vai ir loģiska tiesa vai neloģiska tiesa. Un šodien es esmu atnācis uz pavisam citu tiesas sēdi, kas ir Daugavgrības ielā 58, šeit būs civillietas, par kuras tagad iešu un skatīšos, jo man vismaz Putniņš pačivināja par to, ka šajā tiesas sēdē, ja neesot žurnālisti, tad arī notiekot kaut kādas, teiksim, ne nelikumīgas, bet tādas, neloģiskas situācijas. Tā kā jābūt ir kādam no žurnālistiem, lai īstenībā kaut kādā ziņā turētu kompetentu, varētu tā pateikt. Un tā ir tā interesantā ideja, kāpēc es to daru, jo ar žurnālistikas palīdzību mēs katrs cilvēks principā savā ziņā varam iet un uzturēt kaut kādu veidu kārtību, jo mēs paliekam par lieciniekiem tiem procesiem. Dažreiz
Tiesības ir sajūta, ka valstības labākais ir jēdziens. Jā, tā ir valstī īstenībā. Un tieslietu sistēma, protams, es varu pilnīgi piekrist arī no savu skatu punktu, kad man šķiet dažkārt, ka tā ir absolūti cita sfēra un ka tā ir cita pasaule. Jo iznāc ārpus tām tiesas namu durvīm un tad ir pavisam cita pasaule. Un tikko tu ieeji tur iekšā, tur ir pavisam cita pasaule, kur cilvēki ir visādos praķīšos, advokātiem, prokuroriem, tiesnešiem, plus viņi vēl atšķirās un citiem ir kaut kāds nozīmīts, ko, protams, ja mācās, viņas var iemācīties un zināt. Citreiz domāju, ka tu jau vari likt kādu praķīti, tu gribi sev virsū, bet parādi, kas tu pēc cilvēkies pēc tā, ko tu runā, kā tu runā un ko tu dari, kas ir tā tava darbība. Un pretējā gadījumā, ja tu tur kaut ko tukšu muldu un tev varbūt vienalga kaut kāds praķītis, ja tu vienkārši esi stulbs, tu esi vienkārši stulbs un viss. Bet tas ir absolūti subjektīvs jēdziens, nevienam nevēršus it kā uz nevienu cilvēku, bet pats fakts kā tāds. Bet to, kad mēs varētu valstiskā līmenī, protams, sakārtot tieslietu sistēmu un visu šo jurisprudenci, kur ir tāda tā kā atsevišķa sadaļa šajā pasaulē un valstī. Mēs viņu varam tikai caur izglītību. Un, ja 8 un 9 klašu audzēkņiem un arī vēl citiem audzēkņiem, kas ir jau citās skolās, būtu likumprojekts ieviest obligātos tiesas apmeklējumus 10 brīvā veidā līdz 9. klases beigām. Tev ir jāapmeklē, piemēram, 5 civillietas un 5 krimināllietas. Vienkārši jāpasēž, kā apmeklētājiem jāpaskatās. Un tas savā veidā vienlaiks ieinteresētu jaunus cilvēkus, ienākt šajā sistēmā, tas ievies to, ka tie cilvēki, kuri strādā jau esošā sistēmā, viņiem negribot būt jāizturās korekti atbilstoši likumam, jo tiem cilvēkiem, kuriem tas ieinteresēs, viņi uzreiz būs piekasīgi, jo cilvēks ir tāds pēc savas dabas, viņš ir kritiķis, viņš kritizēs uzreiz. Un tas liks šai sistēmai dabīgā veidā sakārtoties, viņu praktiski tā neietekmējot kaut kādā ļaunprātīgā veidā. Un tad es ar to saviem gājieniem esmu izdomājis, ka varētu būt mazais pionieris tajā visā un iet, filmēt un dalīties, lai mēs cilvēki redzam par to, kas tur notiek un kā tas notiek. Un tad redzēs, cik tālu tas aizvedīs. Šodien es biju piecēlējis pirmo reizi tiesas sēdē kā preses pārstāvis un tiesnes vērsās pie manīm ar jautājumu, bet jūs taču 2 mēnešus bijāt kā klausītājs, un tā ir taisnība, vairāk kā 2 mēnešus īstenībā. Bet tas arī izraisīja acīm redzamu sašutumu viņu sejās par to, kāpēc pēkšņi viens te sēž un klausās, un pēkšņi viņš ir žurnālists. Paldies un par komplimentu. Un tad es domāju, kāpēc gan nē, jāmēģina ir kaut kas, jo bez darīšanas nekas nenotiek. Un līdz ar ko, lai šodien es varētu nonākt šajā tiesas sēdē vienā un tagad arī otrā, es braucu no Liepājas, 4 no rīta esmu cēlies, un, protams, ir tās 3 stundas nepilnas brauciens ar mašīnu, tad eju un daru. Un, protams, tehnika maksā arī kaut kādu naudu, kas jānopērk, lai būtu, bet, ja strādā, tad var visu kaut ko izdarīt. Pat cik man nav tendences sēdēt pie televīzora, viņu skatīties, tad es visu kaut ko daru. Patīk daudz visu kaut ko darīt. Vienkārši izmantot liederīgāk laiku droši vien un savas spējas, nevis tikai kaut ko neliederīgi darīt, jo mums cilvēkiem ir jāsocializējās, jo tas, ko es sapratu, ka no laika, kopš Latvija ir iestājusies Eiropas Savienībā, Latvija, diemžēl, ir ar visu attīstību, viņi arī ir milzīgā pagrimumā, un tieslietu sistēma ir viena no tām sistēmām, kura nedarbojās uz doto brīdi, un nevar saprast, kāpēc viņi nedarbojās, vai viņi nedarbojās, tāpēc, ka te ir finansiāla korupcija, vai tā ir prāta korupcija, vai tā ir varas korupcija, jo korupcija iedalās dažādos jautājumos. To ir grūti citreiz pateikt, bet tie ir vēl joprojām cilvēki, kas šeit strādā, un tie ir cilvēki, kuri nāk uz šīm tiesas sēdēm, un ja kāds cilvēks gribētu, lai es aizēju uz viņu tiesas sēdēm, es būtu ļoti priecīgs, ja man kāds uzrakstītu vēl tāpatās kā par šo lietu Daugavpils ielā man uzrakstīja un teica, aiziet, pasties, tur varētu būt interesanti. Domāju, kāpēc gan nē, šodien kā reizi var savienot to braucienu un to gājienu, aiziešu palūrēšu.
Un tad es arī atnācu, un tad pēc kaut kādām dažām minūtēm, 1:30 sākās tā tiesas sēde. Es domāju, atnācis un laicīgi uztaisīšu nelielu laivu priekš jums, kas ir skatītāji un atbalstītāji. Paldies jums par to, ka jūs esat. Un, jā, tas bija laikam droši vien tāds interesantākais, ko es šodien gribēju padalīties, bet droši rakstiet jautājumus man un komentārus. Ar lielāko prieku atbildēšu uz viņiem un padalīšos savās domās, viedoklī. Un izmantojam šo informāciju izglītojoši, informatīvi, jā, varbūt pat izklaidējoši, jo citreiz arī ir komiskas situācijas, ko es esmu redzējis, tā kāpēc gan ne. Un, jā, baudam un nenokaram degunu, jo tomēr, lai arī kāda ir sistēma, es domāju, kaut kāda man naivā iekšējā cerība ir tajā, ka arī visā šajā sistēmā ir godprātīgi cilvēki, ļoti strādīgi cilvēki. Juristi noteikti ļoti strādīgi cilvēki. Es abrīnoju, pat arī tiesnešus es abrīnoju, jo lai to visam iet cauri, ko viņi dara ikdienā, tas nav īstenībā normāli. Tā ir milzīgs informācijas daudzums, kas iet cauri. Paldies, jā, droši var uzrakstīt. Nu, lūk, mīļie draugi, liels jums paldies, ka paklausījāties par dažiem komentāriem. Liels paldies. Centīšos atgriezties atkal pie jums kādu dienu online. Bet tagad es došos un noteikti ierakstīšu par to, kas ir bijis šajā tiesas sēdē, uz kuras šobrīd esmu atnācis. Un gan jau būs kāda atgriezeniskā saikne. Paldies jums visiem un lai superīga diena. Atā.